Sveiki visi! Tā kā sen nebija video, es izdomāju šodien vienu uztaisīt. Sāksim. Parametri lūk šādi te 600x500. Rakstam, ko mums tur vajag. Sagriezīsim pa 90 grādiem. Iesim uz Stylize un Wind. Tagad ar Ctrl F divreiz jāuzspiež virsū. Jūs arī varat kādu vienu reizi, bet labāk jau divas. Tagad griežam viņu atpakaļ. Mums jāiet ir uz filtru, blur un šo te, kā izrunā, nezinu, bet labi. Ejam uz image un apply image. Ejam uz image adjustments un šo te hue. Ieķiksējam šo, lai būtu. Lai jūs redzētu krāsas, šitos maksimumu un izvēlamies oranžu krāsu. Tagad mums vajag uztaisīt kopiju, iet uz image un apply image. Tā, kad tas ir izdarīts, mēs varam iet uz image adjustments un hue. Šito vajag nomainīt uz sarkanu krāsu tādu. Opā, šitā būs labi. Un šeit uzliekam color dodge. Opā, mums sanāk šāds te. Un šitos mums vajadzētu iet pārlikt uz merge down, lai viņš kļūst pa vienu lēru, kur mēs varam bīdīt kā gribam. Tagad mums ko te bija, es viņu atradīšu. Opā, lūk, šo te mums vajag uzspiest. Šeit mums vajag būt 20, 50, 100. Lai jums būtu normālāk. Un tagad mēs veidojam šādu te efektu. Un tādas smukas uguntiņas būtu. Lūk, šādi te es uztaisīju, bet jūs varat savādāk. Spiežam OK. Mums sanāca kaut kā tā. Un tagad izvēlamies šo te tūlu, kā viņš nosaucās. Labi, negribu viņu izzināt. Kopiju. Free transform. Tagad mums vajadzētu iet šo te tūlu. Free transform. Un lūk šā te. Tagad jau labāk izstās, protams. Jā, šitā būs labi. Un
šo te mēs samazināsim opacitīs kaut kādiem, nezinu. Šādiem te un kas te bija. Labi, tā figņa vienalga. Bet, nu, kroči, jūs sapratāt, ka gan jau kā viņi tur taisīt, protams, piedāgāšu kļūdas. Bet, nu, tas jau vienalga. Vai var izdarīt. Jāpaliela mazliet šitos te. Mēs jau ar šo arī nodzēst varu. Bet, nu, tas vienalga. Galvenais, ka jūs sapratāt nozīmi, kā viņu uztaisīt. Labi, kroči, paldies par skatījumu, aboniet manu kanālu un spiediet like, ja patika.